Labvakar! Man ļoti liels prieks jūs visus redzēt, un tieši tāpat arī visiem pārējiem maniem kursu biedriem. Un šovakar mēs parādīsim to, ko mēs 4 gados esam iemācījušies šajā skolā. Un galvenā lieta, ko mēs atklājām, veidojot šo pasākumu, ir tas, ka cilvēkam, lai viņš justos labi, ir jābūt ļoti labi pēdušam. Un šo mākslu mums kā kursa tēvs vislabāk piekopja Valdis Bērnhofs. Tāpēc arī jūs redzēsiet mazus fragmentiņus no tā, ko viņš ir mācījis mums. Vienīgais ir jau, skatos 15 pār gandrīz, no paša sākuma jūs nokavējāt. Bet nekas, es ticu, ka būs izlase, ka būs tādi asorti un jums patiks. Labu vakaru! Es tagad tajā anekdotē par 2 pavāriem. Tev tikt vairāk uz skolu iznāk dzīvot? Bet, protams, viņš ir 18 bērni. Visi ir 4. kursā. Visiem jābeidz skolu un katram savu vajadzību. Starp citu, labi, ka tu ierunājies par skolu. Pareizai jāpasaka šodien, ka ielas praksa nebūs jau. Kas viņiem tur bija? Viņiem pirms kamēr viņi skrien un parasti un viņi malac. Viņi malac, viņi faktiski, viņi ir tā, kas mākslu nes tautā, ja, kā agrāk bija teiciens. Tāpēc, ka cilvēkiem jau nav laika. Viņi brauc garām, ja, viņi brauc no mājas uz darbu jau un absolūti neatliek laiku uz koncertiem iet. Tāpēc Terēza arī izmanto visas prakses iespējas. Gan uz ielas, gan kamērā, gan skolā, ja. Tiešām cepur nost. Bet zini, šitiem te var arī pieliet mazliet eļļu klāt. Tad tā garša ir daudz labāka. Akadēmiskā izglītība, starp citu, vienmēr ir nesusi labus augļus. Jo tad, kad tu apgūst kaut ko, ja, tad tu vienkārši arī spēji saprast, ja, kur ir tavs emocionālais nulles punkts. Man, piemēram, ja es aizraujos pa labi, pa kreisi, ja es vienmēr zinu, ka es varu atgriezties. Tā kā viesturs, ja, vienmēr ir nulles punktā. Vienmēr tas sākums destilēts, ja, tīrs, ja, un tu vienmēr vari skatīties, ja, cik tu esi tālu aizgājis pa labi vai pa kreisi. Tā kā es vienmēr atzinu, ja to, ka akadēmiski ir jāizglītojas, un tas vienmēr palīdzēs. Tu saprast, kur tu atrodies. Godīgi sakot, es nevaru visu paveikt. Man ir maz laika jau, un vēl ir jānotīra, vēl ir jāuzvāra. Būtu man Betmens šeit klāt, jā. Krišanam šodien taču ir centrs. Viņam iznāk pa mēnešiem, ja, kas man liekas, ka vēl līdz marta vidum viņš ir centrā. Ja, bet cik būtu labi, ja cilvēki arī novērtētu to. Tāpēc, ka bieži vien ir tā, ka viņš ir visur, un viņš to dara pilnīgi, bet pa velti. Un viņš izdara tādas lietas, ja, kur viņš atrodas vienmēr vajadzīgajā vietā, un nevienmēr viņš tiek novērtēts. Man tagad sāk vārīties, būtu labi reklāmas pauze neliela. It's time for summer!
sacred silence, losing all violence. Tu prasi par Līvu, ja, bet Līva faktiski ir atradusi sevi aizkadrā. Tas, ko viņa visu mūžu ir gribējusi darīt, varbūt ne sākumā, ja. Tāpat kā Vika. Jo Vikas bērnības sapnis bija kļūt par dziedātāju. Viņa ar tādu kļūt. Bet zini, ko drusku arī viņai pārestība ir pagājuši gadu. Ivetiņa mūsu grunde, ja. Neiekļāva visu to salkus iekšā. Neiekļāva savā programmā. Jā, bet viņa tomēr, viņa zina, kam ticēt jau un kas ir vērtīgi mūzikā. Un par to ir prieks. Katrīnīta Sanga, cik viņas paspēja izdarīt. Viņas taču paspēja iepazīt visus, ja, jaunatni, jauniešus, ja, tas tā kā, es nezinu. Tagad viņām pēdējā laikā ir kaut kādi tematiskie pasākumi, ja, tajā Essential. Ja, kas tur tiek rīkots jaunatnē, ja, tur laikam viņi tiekās, ja, un tad viņi pārunā visu, un pēc tam viņiem vajag arī tās tālākās filozofiskās runas, kas ir. Es viņam teicu, ja jūs varat vienmēr izmantot manu dzīvokli, ja, kas ir vajadzīgs, to var darīt. You only see what your eyes want to see. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. You're so consumed with how much you get. You waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's not open. If I could melt your heart, we'd never be apart. Give yourself to me. You are the key. Jā, tikai doties no vēstules, tikai doties no gaitules, tikai vai jūs man sveicienas skaļas. Un tā pagāja šī diena, nākamā un vēl daži gadi. Santa paklausies, kas mums rīt solfeģionā kontrastanta gadījumā. Taču vienalga brauksim uz Lauru Rīgu. Jā, labi. Mums to nešķiet, ka eita pa gāru, neko taču neredz, un tev vajadzēja bišķi vairāk kaut ko plikā. Bet ļoti labi izties galvenais, lai Džeki no vakarenes ir. Paklau, tev ir feikais ID šodien. Loģiski, man katru otrdienu ir līdz, kad ir lētās dienas sesijas. Var jautāt tās jautāt.
Labi, Sandra, mums jāskrien, jums jābrauc, laiks ir. Katrīna, tu tak saksofonu aizmirst, tev rīt apskaņos mēģinās. Ogļu hidrātu daudzumam vesela cilvēka uzturā jābūt noteiktās attiecībās ar pārējām uzturvielām. Fiziska darba strādniekiem ogļu hidrātu daudzumu šajās attiecībās palielina aptuveni 1:5. Man Gitai būs jāpalielina vairāk, 1:7 vismaz, jo viņa jau tūlītās skries un prasīs atkal, kur ir viņas ogļu hidrāti. Tā gan ir malacis, paklausies. Viņi katru dienu apņēmības pilni sākt visu no jauna. Katru dienu. Un es mēģinu ar ogļu hidrātiem palīdzēt. I was just a happy little lizard in Japan, laying in the sun, crawling all along this humans never gave me any trouble before. Now they're making sounds of thunder and fire by the shore, and I feel different, think I'm growing up. Children get to play with plastic toys. Labs treniņš. Rītdien atsākšu vēl. Starp citu, tu nemaz nezini, ka Elīna ir dabūjusi visas lomas visos reklāmas rullīšos. Un pateicoties tam, ka ir vitamīnu daudzums pareizs jau, un uzturs ir pareizs, un cilvēks aug un pilnveidojas. Tā kā man liekas, ka cik es varu, tik es tos ogļu hidrātus arī mēģināšu pareizās proporcijās caur augļiem, nogām un dārzeņiem salikt uzturā. Starp šitā lapa vitamīnu ar organismu savienam, kas nepieciešama dzīvības procesa regulācijai, būs jāpalūdz Megijai. Kā tikai viņai pasaka, ja jebkur recepti ir uzreiz nākamajā dienā bufetē. Jebkur viņi izdara. Vienkārši viss ir paceļams, viss ir izdarāms. Būs jānokopē. Viņi, starp citu, gandrīz vai jāsaka vienīgā pelnītāja, malacis, ir atradusi sevi jau un vienmēr vai kaut ko atnes, kā dārzeņi, kas aizķēries, vienmēr viņi palīdz klasē. Labdien, es gribētu nokopēt. Jā, labi. Un šito vienu, jā?
Lūdzu. Paldies. Parakstīņu. Uj. Paldies. Paldies. Uz redzēšanos. Atā. Miljons piedzīvojumu. Maz. Miljons kilometru. Daudz. Miljons saldumu. Maz. Miljons uzvaru. Daudz. Bet miljons Tele2 lietotāju ir puse Latvijas. Viņiem neierobežotā daudzumā var zvanīt un sūtīt īsziņas tikai par 2 latiem mēnesī. Pievienojies Tele2. Bet, zini, es pats esmu skolotājs, jā. Tā kā, man tā pavāra māksla ir tuvāk tādā ziņā, ka daudz iznāk pašam gatavot arī ziemai un viss citas lietas. Bet, zini, man kā skolotājiem ir tiešām prieks, jo es nezinu, skatītāji noteikti nezinu, ja, ka manā kursā ir viena izcila skolotāja jau savos 19 gados, Dārtiņa. Un caur Dārtas rokām ir izgājuši, man liekas, ka tūkstošiem cilvēku, kas ir apgūši savas prasmes jau. Un man liekas, ka viņi jau tagad ir skolotāji ar lielo burtu, un pēc gadiem tas būs neizmērojams ieguldījums mūsu pedagoģiskajā vidē. Ja ir iespēja, ja, un varbūt tev būs iespēja arī uzlikt kaut ko no arhīviem, ja, tad paskaties, ja, jo tiešām tas ir tā vērts, ja, lai visi ieraudzītu. Sveiki. Aptur. Tāds augstamiņš. Spoguļus sakāt vai? Jā. Paldies. Tā. Pirms es sāku braukt pagaidi. Es tev pateikšu tā, ir dažas lietas, ko tev jāzina. Pirmkārt, pie manis nekādi nūģi nemācās, ja? Tad, kad mēs brauksim, tad viss būs nopietni, ja? Tā ir iela, tur ir mašīnas, tie nav nekādi joki, ja? Ok, labi, tā piesprādzējies. Es nesprādzēšos, tāpat nav nekādas jēgas, droši vien būs jāķer tev stūri. Labi, sākam braukt. Ja, maigāk. Nesaplēc ātrumkārbu. Pagriezienu parādīt? Neparādīt. Davai. Tā, izbrauksim tur ārā. Tā tagad piebremzēsim, ja, lai tās mašīnas pabrauc garām. Tā, apstājies. Stāvi. Tā, pagaidi. Mēs stāvam. Es tev pateikšu, kad varēs braukt, ja? Tagad var braukt. Skatāmies spogulītī, tu nepaskaties spogulī. Tur par laimi tev paveicās. Braucam. Uzmanīgi tagad, lai tu viņam nenoskrāpē sānus, ja? Es mašīnai baigi foršas spogulis tāds izvirzījies ir, un tāpēc tev ir jāskatās. Jā. Ļoti labi. Stop! Neredzēji, ko? Braucam. Kāda gandrīz? Te nav nekāda, ja? Jo? Tev baigi smieklīgi šodien. Atbrauc vietas. Tad tu netraucies? Man ir alerģija. Alerģija? Pret nikotīnu. Tu plāksters nelieto? Lietoju. Smieklīgi. Sīmes skatāmies, nebrauc te uz līnijām. Braucam. Apstājās te uz ceļu. Braucam, neiebrauc. Vāc ātrāk. Jā, garām. Un tagad kupena būs bremzē. Tev samaksā 8 lapas. Tā, lai uztaisītu suši, ir nepieciešama 1 krūze rīsu un aļģu lapas. Vislabāk es ieteiktu tomēr izmantot Šanhais aļģes, tāpēc, ka tām ir visvairāk šo derīgo vielu, un viņas arī vislabāk pie suši, viņas vislabāk satur rīsus kopā un nejūk ārā, arī, kad patur ilgāk. Bet man neviens ilgāk neļaus paturēt, jo man noēdīs uz līdzenes vietas. Un šodien pasūtījuši suši no rīta brokastīs.
Nu, es mēģināšu visus pabarot, visus 18 ar šo nieka krūzīti un ar lielāko daļu šo aļu lapu. Nu, neliela reklāma. Mīļie vecāki, ja arī jūsu ģimenē ir bērns, kurš naktīs nāk mājās un kurš no rīta prasa kaut ko garšīgu, gatavojiet garšīgus suši. Tāds ir mans Ivariņš. Es abrīnoju Ivaru. Viņš atnāk mājās, nu cikos viņiem katru pārdienu ir Hamlets, viņš atnāk mājās 1-2 naktī. Viņš no rīta ceļās augšā un pie katras izdevības viņš cenšas apgūt kādu jaunu profesiju. Nu, abrīnojam, cik daudz viņš jau ir apgūsi un cik daudz viņš vēl apgūsi. Starp citu, ja par profesijām runā, tad man ir godīgi sakot dusmas. Man ir dusmas uz tiem, kas par blondīnēm stāsta vienkārši muļķības, anekdotas. Ja man būtu iespējas vadāt pa Latviju Beātu līdzi, absolūts pretstats tam, ko var lasīt, vienkārši bezkaunīgi. Beāta ir sapratusi to, cik daudz slēpjas klasiķos, cik daudz iespējas ir jaunajam diriģentam. Ja man būtu 15 gadi, es mācītos pēc jaunām metodēm. Viņa ir spējusi no klasikas izvilkt laukā kaut ko tādu, ko lielie diriģenti, ne tuvu, pat nav iedomājušies. Tā kā man ir baigi foršie bērni. Čau, Džudlī! Tas tev vainas, ko? Nē, nekas, es diriģēšanā vienkārši slikti gāju. Nav vienkārši nesanāk. Nevajag jau, kāda starpība? Tur jau, kas ir tur diriģēšana, tas jau muļķības kaut kādas. Tas jau tur pavicinies, pagrabinies, pačubinies, kas tur ir? Pamēģini pats tad. Kas? Okei, kas tad? Okei? Es atnākšu, okei? Sveiki! Ko jūs čupināties? Kas tur notiek? Es jau padarīt, es varu? Es varu padarīt? Pamēģini. Nu labi, tur. Ar vallītēm? Nu jā, vallīt. Diriģēšana man šķiet, ka tā ir liela māksla. Tur apvienojas viss, gan žests, gan mīmika, gan tā, bet tomēr viņa ir novecojusi. Man liekas, mūsdienu cilvēkiem tas nav vienkārši aktuāli, vairāk šis tīrais žests. Protams, es atbalstu pirmajā kursā, tas ir jādara. Pirmajā kursā ir jānoliek pamatu un tā, bet es, piemēram, esmu 7. kursā un es domāju, ka ir vienkārši jāiet tālāk. Ja es varbūt kaut kur neprecīzi mazliet ierādu, bet tas nekas, jūs galvenais tā izjūtu, feelings, ja? Sapņu tālumā, staru spožumā, zvaigzne ciestošā, mana laimībā. Super! Un tagad es esmu iecerējusi arī, ka mums, lai atklātu dziesmas raksturu, mums vajadzētu vairāk kaut kāds vizuālās elements. 3 un aiziet! Sapņu tālumā, staru spožumā, zvaigzne ciestošā, mana laimībā. Sapņu tālumā, Ja mēs runājam par kori kā par instrumentu, viņiem ir jāļauj sajust tā dziesma.
dziesma. Un mūsdienās cilvēks nevar sajust to, ko Dārziņš ir rakstījis, piemēram, 18. gadsimtā, viņš laikam dzīvo 19. Un tāpēc es vienkārši dodu korim to vairāk to īsto sajūtu, man šķiet. Mums jābūt ir rokas izstiepju, gaužos pielūdzu, atsaukt nespēju, ko zaudēju. Ja? Apmēram tā. Un tā ir tā īstā emocija, kā es to jūtu. Bet pieliekam to pārāpu, jo es domāju, ka tas uzreiz skan tā, kičīgāk. Ja? Jā, es esmu dzirdējis bieži to viedokli, ka it kā puiši esat labāk diriģenti un ka viņiem ir vairāk lielākas dotības, bet es pilnībā tam nepiekrītu, jo meitenēm ir tik daudz iespēju parādīt tādas mazas sīkas nianses un izjust tieši vairāk ar sirdi to visu, un tāpēc puišus nevajadzētu celt tik ļoti saulītē, kā tas tiek tobrīd darīts. Jo man šķiet, ka man, piemēram, ļoti labi sanāk un nevajag neko pārspīlēt. Pagatavošanai mums vajadzēs arī uzsildīt, uzvārīt rīsus, un pēc tam mēs paņemsim tādu katliņu jau. Kāds brīvs riņķīts, ko uzsildīt? Tagad nevar, man taču ir, tagad viss ir aizņemti. Paskaties, šitie te strādā vai nestrādā, tie divi pirmie pamēģina. Man taču ir 4. kurs jāpabaro no rīta. Es nezinu, man vajag uzsildīt. Tad sauc Elīzu, vienmēr Elīzi, jo. Tā ir īsti saimniekmeita, godīgi sakot. Tagad nav līdzi, ja? Tagad nāc vēlāk, kad būs pārēduši pārējie, ja? Godīgi sakot, tā ir saimniekmeita. Visur, kā viņi var iedomāties? Piemēram, kaut vai būtu gadījums. Man tagad rīsi ir šeit, un man šos rīsus ir jānogādā katliņā ar ūdeni. Es nevaru izdomāt, rīsus es iebaru ūdenī, bet rīsi nekādi nevārās. Un Elīze vienmēr izdomās, ko darīt. Kā viņa arī pateica priekšā, jāpaskatās, vai tas degls deg vai nedeg. Starp citu būs jāpasauc ar tie divi jau ilgāku laiku nav, bet viņi arī nespēja visu internātu apkalpot. Uz viņas pleciem durās viss internāts. Jā, lūdzu. Labdien! Labdien! Varbūt priekš manis kāds darbiņš ir uzradies? Ko gribēji tādu pastrādāt? Varbūt kaut kas kopmītnēs ir? Kopmītē varat pakārtot, pakopt istabiņas varat, ja? Jā, labi. Un te, piemēram, tās ir, ka 422, 416 un vēl citas apskatāties, lūdzu. Jā, labi, es izdarīšu. Paldies! Labi, uzredzīt. Uzredzēšanās. Sveiks, Krišān! Es dzirdēju, kaut kādas problēmas tev ir te. Jā, man durvis netaisās iet, tas kaitinoši vienkārši. Es pastīšos. Visādi trokši nāk iekšā pa dienu un tā. Es nezinu, kas tur varētu būt vainas. Es nezinu. Tu pamēģināji šito izņemt ārā? Nē, nepamēģināju. Pamēģināsi. Palīdz, ka tu būs prieks tā vaina. Jā, laikam. Prieks palīdzēt. Paldies, jā. Labies, jā. Sveiki, Kristīna. Es dzirdēju, ka tev kaut kādas problēmas esot. Jā, zings, bet tu man neiet vienkārši lampu. Vienkārši nestrādā. Šī tā, jā? Tā tur galva lampu. Paskatīšos, ko tur tādu tumsa visu laiku. Tiešām nevajag. Varbūt vadam kaut kādu problēmu. Es nezinu, ko dara. Tu pamēģināji šito iespraust? Nē. Pamēģināsim. Wow! Pēc darbiņš padarīts, jā. Paldies tev. Nav par ko, prieks palīdzēt. Paldies. Atā. Čau.
saimnieks teica, ka kaut kādas problēmiņas esot jums te. Jā, man miskastē, tā kā, es metu visus atkritumus ļoti kārtīgi priekšā, bet viņi netukšojas. Nu, pastīšos, ko var darīt. Tu pamēģināji šitā? Nē. Galīgi neiedomājos. Man liekas, ka šitas strādās, ja? Jā, baigi labi, paldies. Nu, nav par ko. Jā. Nu, tā. Nu, tad viss kārtībā, jā? Jā. Lai veicās. Paldies. Lai suši labāk turētos kopā, ir nepieciešams nedaudz kartupeļu ciets, var arī pielikt rīvētu kartupeli klāt. Tas ļoti labi satura gan to, kas tur ir iekšā, ja? Un arī mazliet palielina apjomu. Tad būs gatavs! Kas tad tur parādījās no rīta? Nevaram sagaidīt, gribas ēst. Tūlītās būs jau gatavs, pasies jau rīvēju. Nu labi, es pateikšu pāriem, ka... Cik jūs šodien ēdīsiet? Cik cilvēki būs? Mēs esam visi. Ui. Labi, skrien ceļ viss augšā, tūlīties jau būs gatavs. Labi, tā. Nu, tas gan man mazliet satrauc. Tādiem man tik daudz ir īsu nav nemaz. Kartupelītes piepēršu klāt. Vectēva recepte. Ja jūs gatavojat suši 18 ģimenes locekļiem, tad neaizmirstiet, kā ir tādi ingredienti, kurus var pielikt klāt un kas palielina apjomu. Nu, piemēram, rīsi, kartupeļu ciete un nedaudz pupiņas. Jo pupiņām ir vielas, kas padara masu lielāku, un ļoti labi tas ir arī pēc garšas. Tā kā mazliet izdarīsim tā, es vēl paspējuši, man pupiņas ir uzmirkušas, un es paspējuši pupiņas pielikt arī klāt. Jo parādījās noteikti, ka vakar bijusi uz Anijas koncertu. Anijas jau sauc par profesoru. Nu, bet arī pamatoti. Tu vakar pats netiki uz meistarklasēm? Nu jā, tur ļoti maz kas bija, bet vakar mūsu pašu kora zālē bija koncerts grāmatvedim un violē. Nu, tur vajadzēja paklausīties, ja 21. gadsimtu tādā veidā traktēt, ja, ar tādu interesantu pieeju. Un galvenais, kā komponistei arī ir labas idejas. Piemēram, nekad nav ielikt šī skaitliskā joma iekšā, ka cilvēks, kurš darbojas ar algoritmiem, ja, tas pēkšņi tas parādās arī skaņās. Nu, es viņu sauc par mazo profesoriju. Tā, es ielikšu iekšā tagad pupiņas un mēģināšu pirms pabarošanas, pirms lielā notikuma brokastīm nedaudz relaksēties. Atbrīvot balsi. Būs jāiet pie Zanītes. Zana atbrīvo jebkuru. Zana atbrīvo jebkuram smadzenes. Visi izmanto. Paskaties, kā. Cilvēks vēl 4. kursu nav pabeidzis, jābeidz stāv rindā pie viņas. Tikai atrod lejā, kurā telpā viņi ir, un izmanto to arī. Viņi atbrīvo jebkuru. Bet zini, es mazliet satraucos par Mārci. Mārcis viss ir mācībās. Man drusku ir bažas.
Kad tā mācību grāmatu viņu nenospiež. Zini, mēs sakmentiņš arī Korskolas dārziņā. Nevar tā. Pašā sākumā varbūt viss negāja tā, kā gribētu, ja? Bet es domāju, ka viņš tāpēc mainīja vārdu. Es domāju tikai tāpēc. Nomainīja vārdu un pēkšņi arī skolai viss priekšstats mainījies, ja? Varbūt, ka tomēr derēja paskatīties, ja, kā tas notiek vienkāršāk. Vispār viņš mācās, ja, un... Es mēģināšu palīdzēt viņam saprast, ja, ka mācību grāmata ir tomēr atraut no realitātes. Ja. Tas ir drusku pa daudz. Labdien! Sāksim iedziedāties, mums nav daudz laika. Bet man tur drusciņi vīrus bija. Bija? Bija. Tā augstu nevar būt. Jā, labi. Rokas gar sāniem, lūdzu. Jā, dziedāsim. Nē, gar sāniem. Vecā manieri mums atkal ir. Es ierakšu hantās, paturiet. Jā. Šādi. Jā, un tad dziedāsim. Tā. Nekustamies un dziedām robā iekšā. Robā. Es jau dziedu robā. Labi, tad vēl. Jā. Un tagad elpas vingrinājumus paņemsim. Noliekam hantelītes kaut kur. Tā pieņemam. Un atbrīvojamies. Jā, un otru vingrinājumu. Kopā. Jā. Man e-pasts jāizlasa par Igaunijas konkursu. Man ir atnācis. Man jāskrien, Jā, viss kārtībā, jā. Turpināsim nākamajā dienā. Jā, labi. Cik te jūs man šodien esat? Tikai 2? Ladislavs Stazenti. Tad rakstīsim 2 variantos šodien tikai. Aģik, vai tu uzrakstīji? Kas bija? Neteikšu. Ko tu pats nemācies mājās? Nesanāc. Džesists. Višķi, otru. Es visu pateikšu skolotājiem. Franči, esi cilvēks. Otru. Pieci. Pabeidzāt? Vai vēl vajag kādu minūti? Nē, vai nodot, jā? Tad nodot. Ir. Izskatās, ka viss kārtībā. Bija kaut kādas problēmas? Traucēja vai pat kaut kas? Man nē, bet Zēnis špikoja skolā. Slikti. Zēni, slikti, bet Vladik, tu gan esi malacis. Ko mēs bez tevis darītu? Klases labākais. Paldies. Paldies tev arī. Tā, Vladik, tā. Tā kā suši mēs mainām, tā mēs mainām arī paši sevi. Un mainās arī manējie.
ja man būtu jārunā pirms 4 gadiem, es runātu noteikti savādāk nekā es to daru tagad. Bet es nezinu, vai mēs, tie lielie, ja, pats augstākais līmenis, klases audzinātājs, kurs audzinātājs, spēja izmainīt cilvēku. Man liekas, ka dažkārt to izdara tādā veidā un tie cilvēki, kuri mums visapkārt, kurus mēs varbūt pat ikdienā tā neuzrunājam un varbūt arī pat nezinām, ko viņi domā. Vislielākās pārvērtības ir notikušas ar Ingu. Es nezinu, daudz baidās kaut kā no tā, kas viņā ir no viņas, no viņas reakcijām. Man, godīgi sakot, nav bail, jo es zinu, ka paēdis Ingutis vienmēr būs mierīgs. Bet tiešām ir jāskatās, ja, cik daudz mūsos ir kaut kas tāds, ko mēs pat nenojaušam un neatklājam. Labvakar. Ingi, tu esi atradusi savu būtību. Tu zini, par ko es runāju? Lūdzu, rādi, ko esi sagatavojis. Stop. Tas galīgi nekam nedara. Viss vēlreiz īt no sākuma. Te ir mūsu šī rīta gala rezultāts. Suši jauniešiem ar pupiņām, rīsiem un nedaudz cepumu klāt. Tādu es pasniegšu savam 4. kursam. Beāte! Beāte! Jā! Sauc visus kopā uz 411. Labi! Es ieskašu uzdiet žaketē. Es skrienu, ja? Labs ir. Čau! Bet pēdējais, ko es pateikšu, viņi nav tikai tādi, kādi viņi ir filmā. Viņos slēpjas daudz kas vairāk. Pienākusi šī vakara otrā daļa. Bija prieks dzirdēt jūsu smieklus un ceru, ka šī oficiāli neoficiālā vakara otrā daļa jums arī būs patīkama. Mēs kā kurs vēlamies pateikt lielu paldies daudziem no jums. Un kā pirmo šajā vakarā pēc video emociju noskaņās mēs vēlamies pateikt milzīgi paldies, Aleksandra, tev par nesautīgo darbu. Daudzās naktis aplausus, lūdzu. Mīļie vecāki, mēs esam droši, ka mēs šovakar nebūtu šeit, ja nebūtu jūs. Ja nebūtu jūsu pamudinājums, vismaz dažiem no mums atnākt iestāja eksāmenos un mēģināt tikt šajā skolā. Taču lielākā nasta, manuprāt, tomēr ir skolotāji lauciņā. Un skolotāji, tur jau ir stāsts pavisam cits. Jā, mēs sākumā īpaši paldies gribētu pateikt mūsu pirmajām audzinātājām. Tās ir Dagnija Sabale, Sarmija Prenčāna un Egija Ozolīna.
īpaši paldies. Mēs vienbalsīgi vēlamies teikt ļoti īpašam cilvēkam šajā vakarā, kuru mēs varam arī dēvēt par šīs skolas dvēseli un sirdi. Un aicinu tiešām kvēlus aplausus šobrīd Jānim Eriņštreitam. Jāni Eriņštreit, vai mēs varam kā kursu tevi uz šo mirkli arī noaicināt šeit lejā? Šajā mirklī mēs būtībā varam dot vārdu, ja kādam vēl ir kas sakāms. Kā man patīk šis klusums. Tagad es oficiāli mūsu kursu vārdā vēlos lūgt jums, godājumās Jāni Eriņštreit, vai jūs varētu izdalīt mūsu certam kursam žetonus. Jā. Par Ivaru. Viņš ir pelnījis žetonu, tāpēc, ka viņš ienāks mūsu nodarbībās arī ar praktisko, gandrīz, ka var teikt, ka jau profesionālu savu pieredzi. Viņš vakar palika džeza klubā un pa dienu šeit, vismaz bieži viņš nāks uz nodarbībām pa dienu, un par to viņš ir pelnījis žetonu. Par šo cilvēku es vēlētos sākumā izteikties dzejā. Vai saule spīd, vai lietus līst, vai tramvajs slīd, bet Zane Tiltiņš atrod ceļu uz skolu, pārvar dabas stihijas un aplēmo domenīt ar savu atbraņojošo smaidu. Es domāju, tādēļ vien arī Zane ir pelnījusi šīs skolas žetonu. Elīna ir pelnījusi žetonu, tāpēc, ka viņa ir saules stariņš. Es zinu, un Elīnai gribas tā vienkārši tā pieglausties, un es zinu, ka viņa teiks, būs labi, un labi būs. Žetonu noteikti ir pelnījusi arī Terēze, jo neraugoties uz daudz kavētām stundām, attaisnojuši iemeslu dēļ, konkrēti slimību dēļ, ir ļoti labs panākums sasniegusi mācībās, to apliecina panākumi pagājušā gada kordiriģentu konkursā. Laime, omulība, mana matu krāsa, man
Man atnestā rītos tējas tasīt, otrdienās, mūzikas literatūras stundās ir pietiekams iemesls, lai Anija Brauna saņemtu šīs skolas žetonu. Sanda ir viena no mūsu skolas pamatvērtībām un arī pievienotā vērtība. Un tieši tādēļ jau 5. klasē klases biedri viņu raksturoja kā ļoti labu pingponga spēlētāju, gudru un izskatīgu, skaistu un attapīgu, labu kūdītāju uz labām lietām, bet atzīmēja to, ka Sanda sevi neapzinās kā labu saksofonu spēlētāju. Arī ar Sandu ir daudz kas mainījies, un tieši tādēļ viņa ir pelnījusi žetonu. Kursa augstdzimušo dāmu kolektīvā man noteikti gribētos atzīmēt Megiju Naunikas. Ja nebūtu šīs sprogainites jū, jeb ringlas šajā kursā, nebūtu tā asumiņa, tā pikantuma. Un es domāju, tādēļ vien šo melno sprodziņu dēļ un žilbinošo acu skatienu dēļ Megija ir pelnījusi saņemt žetonu. Rakstot motivācijas vēstuli, mūzika, profesija, aicinājums, mīlestība, Mārcis ir teicis: ar mūziku tiku saindēts agrā bērnībā, kad mājās ālaža brālis vai māsa muzicēja. Vēlāk viņu saindēja arī Čārlija Parkera disks. Tādēļ Mārcis tikai ieslēdzot kādu džeza disku, atgūst dzīves prieku un pozitīvu skatījumu uz dzīvi. Un tieši tādēļ Mārcis Jokumsons Kumnieks ir pelnījis žetonu. Par Viktoriju man ir bijis liels prieks, ka Viktorija ir šajā mūsu nodarbībās, mūsu klasē. Viņa ļoti pozitīva, maiga un pozitīva cilvēks. Viņa ir arī talantīga gan kompozīcijā, man patīk vienmēr, kā viņa komponē, bet arī dzēniece, arī ar valodu viņa ir talantīga. Viņi noteikti ir pelnījuši žetonu. Viesturs tāpat kā viss pārējais, par ko esmu stāstījis, viņš spēja pārsteigt mani. Viņš ir no maniem, no saviem vislabākiem teoretiķiem. Es to negaidīju no Viestura, bet tā ir iznācis, ka viņi ļoti labi sanāk ar džeza harmoniju.
Man patīk, ka viņš spēj mainīt no viena galveno instrumentu uz citu. Labs, gudrs, talantīgs mūziķis. Arī mūsu klasē pozitīvi viņš ir ietekmējis mūsu nodarbības. Par to arī viņš ir pelnījies žetonu. Man šķiet, ka Katrīna ir pelnījusi žetonu tāpēc, ka viņa ir dabiski muzikāla, guvusi panākumus šo mācību gadu laikā. Pirmkārt kā saksofonists izcila un arī, teicam, kordiģenta. Arī Inga ir pelnījusi noteikti žetonu ar savu darba, mīlestību un uzcītību, jo iestājoties šajā skolā, neapšaubām viņai bija daudz, kas jāiedzen, jāpanāk citi audzēkņi. Un nemāku teikt par citiem priekšmetiem, cik tas viņai labi izdevies vai slikti, bet diriģēšanā noteikti to viņa paspējas izdarīt. Gita arī ir pelnījusi žetonu. Un īpaši Gitiņa par to teikumu, ka skolotāji lūdzu, vai es varētu uzrakstīt kādu diktātiņu. Tas man īpaši priecīgs notikums. Un Gita pārstāv gudro jauno skaisto apņēmīgo meiteņu galeriju 4. kursā. Par to arī viņa pelnījusi žetonu. Šajā kursā ir viens sprīdītis, kas gāž lielus vezumus, bet absolūti neiet laimi meklēt pasaulē. Šo laimi viņa ir atradusi manā kursā. Tā ir mīļā mazā Elīza, un savai vedekliņai es nevaru nepiešķirt žetonu. Gadīgā Dārta 5. klasē sevi raksturoja kā jautru, nekārtīgu, draudzīgu, nevisai gudru, bet ne dumju, nedaudz slinku, izpalīdzīgu meiteni, kurai patīk zirgi. Daudz kas pa šo laiku ir mainījies, un tā arī tādēļ Dārta ir pelnījusi žetonu. Jau 5. klasē, rakstot eseju, dusi saldi mūžīgā mierā, dārgais, es nevaru, Beāte teica: vispār tas ir labi, ka tu ej prom, es nevaru.
Jo Eiropas Savienībā tev būtu bijis ļoti grūti. Un Beāta kā praviete, protams, nekļūdījās, un tieši tādēļ ir pelnījusi žetonu. Līva. Līvā ir gan spārni, gan vējš, kā dziesmā dzied. Un līva ir brīnišķīga. Un es nezinu, vai viņi to zina, bet es to zinu. Tā ir. Par Krišjānu Bremšu. Es labi atceros, kad mēs aicinājām Krišjānus šajā skolā. Viņš nebija gājis muzikas skolā nemaz, vienkārši ļoti motivēts un ieinteresēts, un arī varu teikt, ka talantīgs Jānis Bunziņēks. Mēs teicām, jā, mēs šo cilvēku gribam. Un viņš ļoti centīgi gatavojas ienākt šajā skolā, un man liels prieks, ka viņš ir palicis, viņš ir strādājis, un viņš ir līdz ar to pelnījis žetonu. Man patīk par Krišjānu, ka viņam ir labs humors sajūts. Viņš ir tāds klusais, bet vienmēr, man liekas, ka gan arī vienmēr skatos uz Krišjānu, viņam ir tāds pussmaidiņš uz sevi. Es vēlos Krišjānu visu to labāko. Ļoti šarmantās dāmas un 5 jaunekļi ar valdi ieskaitot. Es domāju, ka... Ne, 4? 5. Es domāju, ka jūs ļoti labi jūtaties tādu meiteni pulciņā. Kopumā kurs jūs esat mazliet lauzuši vienu skolas tradīciju. Parasti septembra mēnesī, kad es vēl direktorei, 4. kurs tiek aicināts pie manis tur uz tādām kārtīgām pārunām, un tad man jāatrod tā teikuma, un beidzot tad saņematies, jūs saprotat, ka pavasarī jābeidz skolu, un cik tur nav atdā, Īfarē, paldies Dievam, ar jums tāda saruna nenotiek. Tas kaut ko liecina. Es gribu patiesi jūs sveikt, un es domāju, ka šovakar priecājās skolotāji, redzot visu to evolūcijas ceļu. Es domāju, ka vecāki var tādu prieku asaru nobirdināt, un, manuprāt, ir ļoti jauks izlaidums mums taisās, un tā salīdzinot ar savu jaunību, es domāju, ka jūs dzīvojat daudz grūtākos apstākļos, mums bija skaidrs tas ceļš, un tur nebija tādas sarežģītības, neviens negāja ielās tur piketēt bez kaut kāda satraukuma, pabeidzām mūzikas skolu, zinājām, ka mēs tur noteikti tiksim konservatorijā iekšā. Jums tās lietas ir noteikti grūtākas. Bet tā kā mums jau ne tikai Latvijā, bet visur Eiropā un arī Amerikas kontinentā jau ir savas filiālis, tad es domāju, ka jūs ar tikpat noteiktu mērķi, tikpat droši iesiet uz iecerēto mērķi. Un es pabeigšu savu runu ar vienu pantiņu no citātu no Mazā prinča. Katram cilvēkam zvaigznes ir citādas, ceļniekiem tās norāda ceļu, citiem tās ir tikai mazas uguntiņas, zinātniekiem tās ir problēmas. Manam biznesmenim tās bija zelts, bet visas šīs zvaigznes klusēja. Tev tur pretīm būs zvaigznes, kādu nav nevienam. Es jums vēlu katram savu zvaigzni, ceļa zvaigzni, lai jums viss labi izdodās, un es vēlos maz druscītiņu saldināt šo mirkli. Uzticot Valdim, viņš jau tā
svarīgs. Un tieši tādēļ skolotājs Bēnhofs varbūt var pievienoties skatītāju rindām. Skolotājs Valdis Bēnhofs ir. Jo. Pelnījis. Jo jūs spējat iemācīt diriģēt arī blondīnas. Jūs spējat mūs sasmīdināt. Idejas iniciators projektam skolā smaidīt aizliegt. Jūs man iemācījāt dzert kečupu. Jo jūs vienmēr no ārzemēm atvedat visgaršīgākos saldumus. Jūs esat mūsu stiprais balsts. Ja jūs esat fantastisks ideju ģenerators. Jo jūs esat mūsu tēti. Jo jūs, tad, kad mēs esam uztraukušies, spējat mūs padarīt vēl nervozāk. Ja jums ir monohorts. Ja jūs ārkārtīgi mīlat Vāgneru mūziku. Ja jūs palīdzat grūtā brīdī. Jo jūs vienmēr mūs atbalstat. Ja jūsu mierpilnais acu skats, Terēz mierpilnais acu skats palīdz pārvarēt dažādus uzdevumus. Jo kopš paša pirmā ēpasta, kā parakstoties, jūs vienmēr novēlat mums augt. Ja jūs vienmēr padalīsieties pēdējā mandarīnu. Jo jūs vienkārši esat. Jo skolotājs Valdis Bēnhofs ir svarīga amatpersona un svarīgām amatpersonām žetons ir jāpiešķir. Share